Ar lielu nepacietību gaidīsim, kad varēsim atkal tikties klātienē, plānot pasākumus, mācīties klasēs un nākt šeit uz bibliotēku. Šaks ir! Es nemāku spēlēt. Kurš man iemācīs spēlēt šaku? Varbūt tu? Dodamies noskaidrot, kas ir paredzēts tad, kad jūs atgriezīsieties klātienē. Hei! Sveika, Iveta! Labdien, direktore Linda! Pārsteigums! Saki, lūdzu, vai tu zini, kad mēs atgriezīsimies klātienē? Es gribētu atgriezties klātienē jau pirmdien, 15. februārī. Plāns izcila labs, bet ja tas neīstenosies, tad es gribētu atgriezties 1. martā. Labi. Ja arī tad ne, tad kad? Es tiešām ceru 7. aprīlī. Es vairāk nespēju izturēt. 7. aprīlis, lieldienas būs nosvinētas, un skolā varētu sagaidīt lieldienu zaķis mūs visus. Iveta prognozes ir izteikusi, bet, diemžēl, mēs nezinām ne konkrētu datumu, ne prognozes, kad tiksim atkal klātienē. Tāpēc ceram, ticam, gaidam, un galvenais visiem veselību. Pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks, snapa pūte vaļā, un mammai būdzīgs laiks, un mammai, un mammai, un mammai, un mammai būdzīgs laiks. Uz skolu man pasta, no skolas atpakaļ, steigavos augstuma mastā, tika ļoti zaļš, tika ļoti zaļš. Cik zaļas lapas cik zaļi paši mēs, un nopietni pajokam, mēs taču mums iša sēž. Es priecājos, ja tu lasi. Es priecājos, ja tu tiešsaistes stundās uzvedies klusi. Es priecājos, kad tu atsūti darbus. Es esmu ļoti apmierināta, ka tu atbildi uz zvaniem. Es priecājos, ka tu kaut ko interesantu izdomā. Es bēdājos, ka mēs nevaram satikties. Paldies par iesaistīšanos un atbalstu! Paldies! Paldies jums, mīļie skolēni, par jūsu viedokli!
tas patiesi uzlabo manu kā skolotājas pašsajūtu, mani motivē. Un paldies jums par visiem, paldies! Paldies, ka savos darbos apliecināt, cik mūsu dzimtā valoda ir skaista un bagāta. Paldies, ka mūsu sastapšanās reizēs tiešsaistes stundās es jūs redzu un varu ieraudzīt, un mēs varam viens otru samīļot ar acu skatienu. Paldies par katru pateiktu vārdu un teikumu, ko man ir iespēja sadzirdēt tiešsaistes stundās. Paldies par izlasīto grāmatu, redzēto izrādi un dalīšanos ar iegūto pārdzīvojumu. Paldies par katru izpildīto mājas darbu. Paldies par optimistiskajiem, priecīgajiem labrīt, agri no rīta vai arī 12. dienā. Mīļie skolēni, cik patīkami ir dzirdēt patiesus vārdus. Paldies, skolotāji, vai piedodiet skolotāji, ja kaut ko neesmu izdarījis. Paldies jums par to! Paldies, ka uzlabojat manu lomu, izstāstot jautru anekdoti vai atsūtot kādu smieklīgu video. Tas tiešām ļoti mīlu. Mēs kopā kāpjam kalnā, nevis lai pasaule redzētu mūs, bet lai mēs redzētu pasauli. Paldies, 2. G klase, ka nākat kopā ar mani. Mākslai nevajag telpu, vajag tikai ideju. Un tie idejas īstenotāji esam mēs visi kopā. Paldies, ka jūs mums esat un visi daram kopā. Hei, mūsu mīļie, no sirds uz sirdi! Paldies, ka esat kopā ar mums šajā nepareizajā laikā. Paldies par labiem vārdiem, smaidiem, arī par sarāšanu. Paldies par izturību. Un ziniet, dzīves sīkumi ir mazie neizdarītie darbi un stīpji uz augšā! Ja tev apnīk mācīties, izej ārā priecāties! Sveiki, skolēni! Man gribās jums pateikt lielu paldies, ka jūs man liekat justies tā, ka savu profesiju es neesmu izvēlējies velti, ka izvēle bija pareiza. Un man ir patiesi liels prieks palīdzēt jums, dot to, ko zinu es, un turpmāk tā arī centīšos darīt. Tie skolēni un vecāki, milzīgs jums paldies, ka visi kopā cenšamies noturēties zināšanu, sapratnes un cieņas kokā, bet īpašas bučas 12. U klasei un skolēnu pašpārvaldei. Turamies un snīpjus augšā! Paldies mūsu palīgiem, mūsu attālināto mācību skolotājiem. Paldies tev, mamma! Paldies tev, tēti! Paldies tev, māsa! Paldies tev, brāli! Paldies tev, krustmāmiņ! Paldies, krustēv! Paldies, mīļo Omīt, ka palīdzi man mācībās! Paldies, Opīt, ka tu vari izturēt slodzi un nervu saspringumu. Paldies tev, skolotāji, ka palīdzi man mācīties attālināti. Paldies jums, ikvienam, visiem, paldies liels tiem, kas saprot, ka arī attālināti mācīties mēs mācamies. Kopā mēs izturēsim šo laiku un ļoti ceru, ka pavisam drīz mēs tiksimies jau klātienē. Paldies jums visiem par sapratni, atbalstu, uzticību, ticību mums visiem!